Veikallieta. Šodien apskatīsim to, kā izveidot savienojumu starp Neo un dokumentu digitalizētāju Costpocket. Pirms savienojuma veids, pārliecinies, vai šīs konkrētās datubāzes galvenajos iestatījumos informācijā par kompāniju tev ir norādīts korekts reģistrācijas numurs. Ja šis reģistrācijas numurs tiešām ir pareizs, iestatījums var aiztaisīt un doties uz integrācijas moduli, kura iestatījumos meklēt ārējos API kontus. Ar plusiņu veido jaunu ārējo API kontu ierakstu, kurā laukā API veids izvēlies Costpocket un ieraksti savu e-pastu jeb lietotāju vārdu. Pēc e-pasta jeb lietotāju vārdu ievadīšanas ierakstu saglabā un caur 3 punktu izsauc aktivizētu kontu. Šajā gadījumā pieslēgums ir aktivizēts veiksmīgi, uz ko es atbildēšu labi. Ja tev iepriekš ir bijis izveidots Costpocket konts ar šādu e-pastu, un tu veido jaunu savienojumu no Neo puses, tad turpmākās darbības par šī saslēguma autorizāciju meklē Costpocket kontā vai attiecīgi savā e-pastā. Ja pirms tam neesi bijusi Costpocket lietotāja, tad attiecīgi šī konta aktivizēšanas laikā Costpocketā tev tika izveidots jauns Costpocket konts, kurā tad ielogojoties ar šo e-pastu, saņemsi tālākās norādes, kā pieslēgties, autorizēt sevi un darboties tālāk ar Costpocketu iesūtītajiem dokumentiem.